pavisam īsi sākumā, Andrija, vai tu vari ieskicēt, ko tu īsti dari, kas ir tavs uzņēmums, cik ilgi tu ar to jau strādā, kaut kādu, cik jūs esat liela komanda, cik ir apgrozījums, un tad tā vienā teikumā šo visu. Daudz jautājumu. Sāksim ar pirmo. Monetizers. Esmu CEO uzņēmuma Monetizers. Monetizers, esmu latviski pičot nemāk, angliski var pastāstīt. We bring brand advertisements into top mobile games. So we work with games like Voodoo, game studios like Voodoo and Tap Nation, and we bring them in, bring advertisers like Coca-Cola or Gillette into those games. Es pat nezinātu, latviski to pateikt. Visu laiku angliski ir pičots, tāpēc. Tad brandu reklāmas spēlēs, bet kas palīdz spēlētājiem sasniegt kaut ko īpašu spēlēs, lai palīdzētu viņam, nevis besīt. Tas ir tas uzņēmuma mērķis. Mēs sākām 2016. gadā Cincinnati, un Procter & Gamble ir lielākais mūsu klients, kas ir tieši no Cincinnati. Vēl jautājums bija, kur mēs esam ar apgrozījumu līmenī, un revenue, un investīcijās un founderos. Mēs sākām 3 founderi, par to šodien ideāls topiks, par ko pastāstīt. Revenue ziņā mērķis ir nākošais gads sasniegt 4 miljonus apgrozījumā, un tieši mēs esam šogad noslēdzuši 4 miljonu investīciju raundu. Tagad ir spēks, un Procter & Gamble mūs spiež uz papēžam, lai uztaisītu kaut ko vēl lielāku. Tā 7 gadi jūs ar to strādājat, ja? Un vai pa tiem 7 gadiem ceļš bija tā kā šitā, vai ceļš bija šitā, vai kāds bija tas ceļš? Ceļš bija vairāk šitā, un tagad pēdējā gadā vai 2 gados ir iet uz augšu. Tagad ir ļoti, ļoti ilgu laiku gāju uz leju. Tāpēc bija tāds, mēs neesam atraduši, mums ideja ir, komanda ir. Nē, komanda nav, viens founders ir laimīgs. Tad pivots gandrīz nomirām, nauda beidzās kontā, tad atkal mēģinājām visu laiku, bet iet uz leju līdz tam brīdim, kamēr ir tā iekšējā ticība un sajūta, viss makes sense. Un tieši tagad, pēdējos 2 gados, ir tieši tāda pārliecība un sajūta, ka viss ir čotka. Bet es pareizi saprotu, ka 5 gadus bija tā, ka visi švaki. Jep. Kāpēc jūs nepadevāties? Nepadevāmies, tāpēc, ka ir tāda ambīcija un gribās pašiem sev pierādīt, ka mēs to varam. Un es un co-founders Mārtiņš, mēs bijām Vācijā bārā un tad domājam, ko mēs gribam sasniegt un kas ir tas mūsu kopīgais mērķis. Un mēs paši vienojāmies, ka mēs gribam uzbūvēt kaut ko tādu, kas ietekmēs miljardus cilvēkus. Vai tas būs dolāros vai cilvēkos. Un tad, tā ir tā deksme, kur es viņu pušoju un viņš pušo mani. Un mēs nesanāc, mēģinām savādāk, mēģinām kaut ko citu. Bet tā kopīgā vienošanās un tā vēlme sasniegt kaut ko milzīgu, tas vēl joprojām ir mūsos. Tāpēc 5 gadi bija. Ok, bet es esmu dzirdējis, ka jūs pa ceļam vienu co-founderi tomēr pazaudējāt. Izkrita no tā vilciena. Jā. Tu vari pastāstīt vairāk? Cerams, ka nevienam tā nenotiks joks. Sākotnēji mēs ar Mārtiņu bijām bārā un mēs vienojamies, ko mēs darīsim. Un tad mēs sapratām, ka mums vajag tehnisko co-founderi. Mēs bijām tādi 2 biznesa čaļi. Es māku pārdot, viņš produktu būvēt, bet kodēt neviens nemācēja. Tad mēs sapratām, mums vajag kādu tehnisko, lai no investoriem dabūtu naudu. Un mēs viņu visu laiku tusējāmies un bijām kopā un hackathonos piedalījāmies, bet nebija tā co-founder līdz sajūta pašā sākumā oriģināli. Un mēs, ar mums visu laiku esi kopā, vai būs tehniskais co-founders. Un tāpēc mēs vienojāmies, ka dibināsim trietā. Un tas attiecīgi ietekmē arī to vīziju, kāpēc mēs to darām. Jo es un Mārtiņš mums bija vienošanās. Mums vēl joprojām attiecības ir super, attiecībā skalā 5, ja? Kas bija augstākais. 4. Tad mums ir 5 šobrīd. Jā. Bet ar to trešo co-founderu nebija tā. Un tad visu laiku mēs rīvējāmies, tad, kad nevajag. Un jāstrādā pie produkta, jāpārdod klientam. Nē, kāpēc mēs te runājam par kaut kādu citu lietu. Mēs bijām Cincinnati rekord. Mums bija pirmā investīcija $5,000. Naudas pašiem nav. Skaidrs nopirkām matračus Ikejā, guļam uz grīdas. Kuram nopirks $100 matraču, kuram 110. Un vienkārši tāda maza lieta pirmajā mēnesī rīvējāmies. Un tas ir tāds mazs piemērs, kas izvērtās lielākos
problēmās vēlāk, un tas tomēr laiku ietekmē, vai mēs ejam uz priekšu vienādi, vai mēs ejam pietiekami ātri, vai braucam pilnīgās dillēs. Pirms dillēm atkāpties nedaudz atpakaļ, kā jūs daļas sadalījāt trietā? Man un Mārtiņam likās godīgi, bet trešajam kofoundam nelikās godīgi. Mēs izmantojām metodas, kas bija iedotas no Y Combinator un Techstars, dažādas rekomendācijas. Tad mēs paši aizpildījām anketas, kā viens otru novērtējam, ideja vai kurš iedevis budžetu vai naudu sākotnēji, vai kurš vairāk subsidē. Un līdz pat zināšanām, kas ir visādi analītiski piegājām. Un, manuprāt, līdzīgs sadalījums, bija ļoti, ļoti līdzīgs sadalījums. Mēs bijām gandrīz uz 33% robežas, vienam 33 vai 34, otram 31 un varbūt pēdējiem mazāk. Tad kuram bija vairāk, kuram vismazāk bija? Man un Mārtiņam bija augstāk. Un starp jums diviem? Starp mums diviem ir ļoti līdzīgi. Man ir mazliet vairāk, tāpēc, ka es ieliku sākotnējā naudu, mēs nopirkām domēnus un tam līdzīgas lietas, bet tehniskajam cofounderim arī jāņem vērā gadu starpību. Tanī brīdī, kad mēs sākām, viņam bija 17, un man bija krietni vairāk. Tagad ir 40. Tāpēc tā gada atšķirība arī neparādīja to pieredzi uz papīra. Jā, zināšanas ir, vēlme ir, bet es nevarēšu kapāt. Es varu kapāt vienā veidā, jo man ir zināšanas, bet viņam zināšana vēl nav. Viņam ir enerģija, bet to pašu līdzi viņš nevar dot. Tāpēc mēs tā izvēlējām sadalīt daļas. Kad bija tas brīdis, kad jūs ar Mārtiņu sajūtāt, ka neiet? Un no kā jūs to sajūtāt? Tanī brīdī, kad pirkām matraci. Ja? Tas nozīmē ļoti agri īstenībā. Jā, ir tādas lietas, ko ikdienā palaiž garām. Kas tad tur bija mazais konfliktiņš? Bet kāpēc viņš izvērtās? Un mēs nepajautājām to, kāpēc tas tev ir svarīgi? Būt labāks matracis nekā man. Vienkārši lieta. Bet tas viss beigās, kad mēs šķirāmies, sapratām, tas novērtējums daļu, viņu grauza tik daudz, ka viņš nebija apmierināts ar visu kopējo situāciju. Tāpēc viņš bija rageous, kā es kaut ko varu izcīnīt. Bet vai tas nozīmē, ka daļām tikai ka daļas bija problēmas cēlonis? Es domāju, ne tikai, arī kopējā vīzija. Mēs ar Mārtiņu gribējām uzbūvēt kaut ko impactful, un cofounders trešais, viņam mazliet savādāk vīzija bija. Viņš tomēr savādāk vēlējās produktu būvēt. Un to mēs uzzinājām tikai pēc laika, kad sākām runāt ar klientiem, kā tas tehniskais risinājums izskatās. Un tad tas jau praktiski sāk parādīties. Un te parādās praksē tas, ka vārds vīzija nav kaut kāds mārketinga šablona tekstiņš, kuru tur vēlāk uzrakstīsim. Ja? Tieši tā, tāpēc sākumā pavadīt ļoti daudz laika kopā, 2, 3, cik jūs esat visiem intervēt klientus un visiem vienoties, kā tas gala produkts izskatās, kā izskatās tas. Ja es uzņēmu pārdošu, tad pat cik pārdošu? 1 miljons, 100 miljoni, miljards. Kas ir katra ambīcija? Lai katrs izstāsta to, tas daudz labāk palīdz saprast, kur tad mēs gribam nokļūt. Vai tas ir Latvijas tirgus, Eiropas, kādas tehnoloģijas izmantosim. Mēs nezinām, bet ko jūs jūtat, ko jūs gribētu sasniegt, kas ir ideālais. Mums tādas sarunas nebija, diemžēl. Un tad jūs šķīrāties. Kā notika tas? Tur viss bija forši, jūs vajag parunāt, tur eja prom, viņš labi eja prom, vai tur citādāk notika? Es esmu priecīgi, ka mēs izgājām ar Techstars akceleratoram, un tur Google Coach palīdzēja mums dot feedback vienam otram. Iepriekš, pirms tiem coachiem, mēs bijām dusmīgi, un tad ar dusmām stāstījām, ko domājam viens par otru. Varbūt neveselīgā vidē, un tas nebija labi. Kad mēs iemācījāmies pirmkārt dot feedback viens otram, tas daudz labāk atvēra diskusijas, un mēs konstruktīvāk gājām uz priekšu, saprast vienam par otru. Tas bija ļoti grūti, bet šķīrāmies krietni vēlāk pēc tā, kā mēs iemācījāmies feedback dot. Kas būtu tavi takeaways auditorijai par to, kā veiksmīgi izšķirties ar cofounderi? Tanī brīdī, kad ir tās diskusijas, es ieteiktu apstāties un varbūt izprast otru cilvēku. Kāpēc? Un varbūt pat, ja diskusija ir beigusies, bet ir tās vēlme, dusmas, neapmierinātība, turpināt
spiest mēģināt saprast, kāpēc, prasīt mentoru palīdzību. Varbūt kāds cits var gaidot sarunu, mēģināt izprast konfliktu vai vīziju, kur tad īsti mēs neesam uz vienas lapas. Un pavadīt mazliet vairāk laika, īpaši sākotnējās fāzēs. Jo tad, kad komanda būs super fits un esat uz vienas lapas, tad viss pārējais daudz vieglāk atrisināsies. Gan sarunas ar klientu, gan prototipu būvēšana, vai prototipam jābūt šādas funkcijas, vai jāiet pēc šāda biznesa tirgus. Jūs vismaz viens otram uzticēsieties. Un tad tā uzticība ir tas, kas mums nebija. Un tāpēc bija tie 5 gadi rīvēšanās, saprašana, kas tad mēs īsti esam. Kad mēs pašķīrāmies, tikai tad sākām iet pēc vienotas vīzijas. Un pēc gada uzreiz viss sāk iet uz augšu. Un tā šķiršanās, tur jūs kaut ko maksājāt, vai tādu zinu, kā par praktiskām lietām varbūt cilvēkiem ar nākotnē ir situācijas, tad kā tas? Sākotnēji mēs vienojamies uz papīra, katram ir daļas, dibinājām uzņēmumu ASV, reģistrējām daļas, tad mums ir tāds skaists papīriņš. Kad co-founders šķīrās, tad mēs izpirkām viņa daļas, mēs vienojāmies, kāda būtu bijusi alga uz to brīdi, ja viņš strādāt, un tad mēs no tās investīcija naudas, ko mēs saņēmām, to mēs informējam investoriem, ka mēs izpirksim co-founderu, un tad izpirkām, samaksājot viņam, un tad tās daļas aizgāja atpakaļ uzņēmumā un sadalījās starp mani un manu co-founderu. Es tevi pareizi sapratu, jūs viņam samaksājāt tā kā nesaņemtu algu? Jā, jo uz to brīdi nebija neviena cita novērtējuma objektīva. Tas likās vispiemērotākais. Jā, ok. Un pēc tam, kā jūs sadalījāt ar Mārtiņu tās, jūs tagad esat 2 īpašnieki, kā jūs savstarpēji sadalījāt daļas? Proporcionāli palika tāpat kā iepriekš. Gandrīz puse, ja? Jā. Okay. Un mēs ar Mārtiņu bija maza saruna, vai viss ir kārtībā. Jā, viss ir kārtībā, un tad proporcionāli sadalījām. Tā kā es ceru redzēt Mārtiņu atbild līdzīgi tā kā man augstajā galā. Labi. Tu pieminēji uzticību, uzticības trūkums, problēma, tad bija uzticība un tad sāka lietas notikt. Atkal, tas vārds dažreiz var šķist tāds soft, neko nenozīmējoši, bet tomēr, kāpēc tu to vārdu pieminēji un mazliet atveram šo tēmu? Ja es neuzticēšos manam co-founderam, es pārbaudīšu, ko viņš dara, vai mēģināšu pārliecināt, lai viņš tad dara pa manām. Es atceros, kā es darīju. Lieka pavadīsim laiku nevajadzīgā diskusijā. Tad nedēļā 5 dienas. Pirmdienā ir plānošana, ja pirmdienā aiziet strīdoties, nevis 5 dienas tev darbam, kā startupam bija 4 dienas. Un tu pa vidu, vēl kaut kāds konflikts. 3 dienas ir. Tad tas radikāli samazina kopējo efektīvu darba stundu daudzumu. Un tas rezultāts nenāk tik ātri, kā gribētos. Tāpēc ir daudz vērtīgāk pavadīt laiku uz vienas vietas. Liekas, ka mēs nekur nekustamies, nav progresa. Taču, kad esam uz vienas lapas, tad ir saķeri. Un, kad ir saķeri, tad mēs varam kustēties daudz ātrāk. Tā pieminēja vēl vienu interesantu vārdu - saķere. Pakomentēji, kas tas ir? Tanī brīdī, kad es varu saprasties ar manu co-founderu no pusvārda, bieži vien ir bijuši saziņas ar klientu. Man viņš sazvanās, stāsta, notika tā un šitā. Ok, sapratu, daram šitā. Ok, mūsu sazvans pēc 3 minūšu, viņa sazvana ar klientu ir 3 minūtes. Īsāks. Es saprotu viņu no pusvārda, ko viņš vēlas panākt, kur mēs ejam uz priekšu, kādus lēmumus viņš pieņemtu. Un izrādās, ka es lēmumus pieņemu tādus pašus, kā viņš izteiktu. Tā ir tā saķere, ka tiešām saprotos no pusvārda, no plāna, ceļojuma plāna izveidas līdz biznesa plāna izveidam, pricing stratēģijai, go-to-market stratēģijai. Daudzās vietās, es teiktu, pat 95% mēs esam uz vienas lapas. Jā, ir tie 5% nezināmie, kas katru reizi uzpeld kaut kas jauns. Ko darīsim šeit? Ja mēs tad nezinām, tad mēs apstājamies un runājam. Un tad arī, joprojām tagad mēs mēģinam, vai te ir saķere vai nav, kā mēs to varam vēl vairāk pastiprināt. Un kā to var izdarīt? Sarunas, jautāt, kā tu domā, vai es tam piekrītu vai nepiekrītu un kāpēc. Ir ok nepiekrist viens otram un pieņemt lēmumu. Ok, es šajā lēmumā par cenu stratēģiju tā nepiekrītu. Ok, vienojamies par šādu testu un tad pēc kāda laika redzēsim, vai tavs plāns strādā vai nestrādā.
un kustēties ātrāk, pieņemt lēmumus, iet uz priekšu. Pēdējais jautājums no manis pirms auditorijas. Kaut kādi 2-3 grābekļus, kā tu esi uzkāpis attiecībā uz co-founderu attiecībām? Wow. Sākotnēji ir pieņemt co-founderus darbā, vai nevis darbā, bet pieņemt co-founderus kā co-founderus. Mēs pieņēmām co-founderu darbā, kas nebija pareizi. Tas ir pirmais lielais grābeklis. Mums vajadzēja tehnisko co-founderu, bet mēs pieņēmām čalu darbā, lai viņš būtu tehniskais CTO, bet viņš nebija co-founders. Un te nebija tas ir obvious grābeklis. Starp citu, cik pagāja laiks no jūs viņu pieņēmāt un jūs no viņa izšķīrāties? 3 gadi. Aha. Respektīvi, es to gribu tagad highlightot, ka kļūdas, ko pieļāja šodien, viņu sekas izpaudīsies pēc 2-3 gadiem un ietekmēs uzņēmumu veselus 3 gadus. Jā, un pēc tam mēs pārrakstījām kodu pilnībā, lai 4 gadus. sākām 3,5 tā. Okay. Kodu pārrakstījām no nulles un bija jāsāk burtiski gandrīz no nulles. Jā, attiecības bija zināšanas, bet produkts bija praktiski no nulles. Labi, otrais grābeklis. Atkal par co-founderu attiecībām. Ja mums balītē iet forši, nenozīmē, mums jābūt co-founderiem. Aha. Tas arī bija, mēs varam iet tusēties, mēs saprotamies viens ar otru visforši. Tas nenozīmē, ka biznesa vidē mums būs tikpat labas attiecības. Kas tur pietrūkst? Kas pietrūkst? Jā. Šeit es atkal minu tās mūsu co-founderu attiecības, kur tieši šādi tas bija. Likās superīgs čoms. Vēl joprojām uzturam ļoti labas attiecības. Jā. Kas pietrūkst? Pietrūkst strādāšana kopā. Arī tagad viena no prakses, kā mēs pieņemam cilvēkus darbā, ir pastrādājam kopā. Labi, intervijas, var uzdot 100 jautājumus, pieņemot darbā cilvēkus, bet uztaisim vienu testienu, lai tas ir diskusija. Nevis vienvirzieni. Ja? Mēs jautājam jautājumus, cilvēks atbildē, pieņemot darbu. Nē, diskusija. Vai tam darbiniekam, co-founderim šajā gadījumā patīk ar mani strādāt? Ko viņš jūt? Kas viņam nepatīk? Ja būs storming fāze, tad tikai būs performings. Viss būs forši, un tad ies uz leju, un tad tikai vēlāk sastrādājoties uz augšu. Vai jūs varat nosimulēt pašā agrīnā stadijā? Ok, paldies tev, Andri, bet nemūc vēl. Jautājumi Andrim, lūdzu. Jā, Andri, tu minēji par tad, kad jūs vēlējāties par co-founderu uztaisīt tehnisko personu, tu minēji, ka tev nav tā co-founder sajūta. Vienā brīdī minēja tāds vārds. Un tad es gribēju prasīt, tieši kas ir šī co-founder sajūta? Kā tavā izpratnē? Kas tā kā, piemēram, tu sāc strādāt ar cilvēku, un kas ir tā sajūta, ka tev iekiko, ka šis varētu būt co-founders? Teiksim, jā, jums tagad ir tehniskais co-founders? Nē, mēs esam 2 co-founders, un mums ir CTO. Okay. Tāpēc mēs sadalījām lomas. Tās mazās lietas, kas tur varētu būt, ir vai mans co-founders man papildina, tad, kad man beidzās runājumais. Un tad vai mans co-founders mēs pitchojam investoram, viens praktisks piemērs, kaut kas valstī neiet nogurs. Mans co-founders turpina sarunu, it kā zinot, ko es gribētu stāstīt. Vienkārši tāda maza lietiņa saprašanās. Ja? Grūti noķert, bet viegli sajust. Labi. Kad tā notiek. Vēl laiks 2 jautājumiem, lūdzu. Skaļāk varētu, lūdzu? Skaļāk. Man gandrīz turpinājums viņa jautājumu, un arī Frankfurtu teica par to, ka co-founders saprot tevi pusvārdā. Vai tas bija no sākuma, vai tas jūs iepilnījāt to strādāt kopā? Jā, ar manu esošo co-founderu bija no paša sākuma, kad mēs sapratāmies, tas jau bija tāds instant fit, un es sapratu, ka, hei, mēs gribam kaut ko izdarīt kopā, ko nezinām, bet mums sanāk uztaisīt mini projektu vai mini prototipu, un ir forši pavadīt laiku kopā. Ne tikai ir biznesa, bet arī ir jautri, un mēs saprotamies. Tādas mazās lietas arī tad jau bija kā pirmie signāli. Lūdzu. Vai tu varētu dot piemēru, kā vislabāk sniegt labu feedbacku? Jo tu minēji, ka jums darbs gāja raitā, ka jūs nemācījāties feedbacku pareizi dot vienam otram co-founderim.
noteikti. Es domāju, Farhats vēl varētu atsevišķi pastāstīt, kā to darīt ikdienā daudz labāk. Viena lieta, ko mēs darījām, ko nevajag darīt, ir teikt, es domāju, tu izdarīji, kāpēc tik sūdīgs kods ir uztaisīts? Nu, tieši teikt, kas ir bijis slikts. Tā vietā teikt, kā es jūtos par šo, ko es redzēju. Teiksim, es jūtos, ka mēs, teiksim, kods ir uztaisīts slikti. Es jūtos, ka mēs nepiegādājam kvalitatīvu risinājumu. Un, kad investors skatās uz mani, jo es atbildīgs par to kodu daļēji, es stāstu vienu stāstu, bet kods runā citu stāstu. Es jūtos, ka investori mums neusticās un mēs zaudēsim. Tā es jūtos. Kas notika, ja ir kodā kļūda, mēs varam apstīties status, vai kaut strādā, nestrādā. Minēt, kādi bija fakti. Šādi es jūtos, šādi fakti notika. Un, lai darītu lietas labāk, kā tu par to jūties? Vai tu, kā man co-founder, saproti šo situāciju, kā es esmu, kuras esmu ielikts? Jo šī brīdī es pastāstu savu viedokli, kā es jūtos, kā šī visa situācija ir, liek man justies. Un tagad tas ir, tad co-founders var reaģēt uz to. Un tādā brīdī tas būs viņa viedoklis un mans viedoklis, un mēs apmainīsimies ar šiem viedokļiem. Vienkārši lieta, bet produktīvāka diskusija. Daudz produktīvāk. Tā vietā teikt, tas kods nestrādā, ko tu izdarīji, salabo. Paldies, labi. Bonus jautājums vēl. Lūdzu. Tagad jūs izpirkāt to co-founderi, ja jūs nevarējāt vienoties par kaut kādu matraci, teica par tiem sīkumiem, vai jums bija kaut kāds backup plāns, vai jums bija koalīcija ar to otru, tā kā co-founderi, ka jūs tā kā viņu spiedīsiet ārā, ko jūs būtu darījuši, ja viņš nebūtu piekritis kaut kādiem cipariem, jo, man liekas, tīri tehniski viņš šodien pateikt, ka viņš grib vairāk, ņemot vērā, kad jūs tiem matračiem runājat. Mēs viennozīmīgi strīdējāmies, tas bija jā, bet kā cilvēks viņš bija ļoti apzinīgs. Un tādā veidā mums nebija sarežģījumi. Mēs mācējām vienoties ar viņu. Un tas piedāvājums par tādu izpirkšanu nāca no viņa, un mēs piekritām. Tāpēc nebija tāds tirāns, viņš bija sakarīgs čalis. Bet mēs nemācējām strādāt kopā vienkārši. Es jūtu, ka jāpabeidz kaut kādas pozitīvākas notas. Pirms mēs tevi laižam projām. Kam ir kāds jautājums, kurš varētu noslēgt uz pozitīvākas notas? Andrim dos prom. Lūdzu. Es varu uzdot jautājumu par citu tēmu. Droši. Kā jūs sapratat, ka pēc jūsu pakalpojuma ir pieprasījums? Parādījās kontā nauda. Super! Pirms uzņēmuma dibināšanas, atvainojos par iedošu kontekstu. Mēs sākām uzņēmumu tikai tad, kad mēs bijām nointervējuši, manuprāt, 30 spēļu studijas. Un viena liela spēļu studija, kas izveidoja Candy Crush, viņi teica, ka viņi gribētu to risinājumu, ko mēs bijām izstrādājuši MVP, kā daļu no viņa koda. Un tādā brīdī mēs dabūjām viņu e-pasta apstiprinājumu, ka viņi to vēlas darīt. Un tā, kad mēs to dabūjām, mēs dabūjām vēl e-pasta apstiprinājumus no citiem. Tas bija tas tāds signāls, kaut kas šeit ir. Mēs vēl naudu nedabūjām. Bet ar šiem apstiprinājumiem mēs dabūjām naudu no inkubātora, kur mums atļauj sākt strādāt pie šīs problēmas. Un 6 mēneši pēc tam mēs dabūjām to naudu kontā. Super. Pietiekami pozitīvi. Jā, ļoti forši. Paldies. Aplausi Andrim.